Vēji salti un aizrestot ešaloni, asinīs un dzelzīs kalti, apvīt ar ērkšķu kroni. Liekas, šonakt zeme nodre pasarās un mokās. Tur aiz restēm gaisma dzisa. Dievs to glābt stāv tavās rokās. Nakts un tumsa. Lāse salta saka man, šo stundu vēlo Latvija tiek krustā kalta. Raudi cilvēki, Dievs jau žēlo. Vienosimies lūkšanā par visiem, kuri mira šī briesmīgā izsūtīšanā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Kristus uz krusta ir pienaglots ar cilvēku sāpēm. To cilvēku moceplīgu, kas Dieva un dzimtenes dēļ cieta un mira cietumos, koncentrācijas nometnēs un lēgeros. Viņa atdusas bez piemiņas vietas, taču viņu piemineklis ir ikviena dzelzceļa stacija. Piemineklis mocekļiem, kur nav lepošanās, bet cilvēciskas sāpes un bailes. Manas rokas un kājas ir caurdurtas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus. Dzīve, kā ar milzu cirvi, tika pārcirsta divās daļās. Sākās cita dzīve, ar badu, ar salu, ar mīļu cilvēku zaudējumiem, ar mājas zaudējumu. Ne tās mājas, ko var novērtēt ar kādu lielāku vai mazāku naudas summu, bet tās mājas, kas ir cilvēka vismazākā, bet visdārgākā dzimtene. Tur bija vecāku mīlestība. Tur bija brāļi un māsas. Tur bija droši.
Sabāsti brūnajos lopu vagonos ar 2 plauktiem katrā pusē. Vidū eja durvju platumā ar caurumu vajadzību kārtošanai. Mēs uzsākam savu sāpju un pazemojumu pilno ceļu. Katrā pusē pie augšējā plaukta bija viens aizrastots lodziņš. Ar mums kopā brauca vēl vairākas ģimenes. Izvietojamies apakšējā plauktā. Kad vilciens kustējās, bērni piepelkuši pie maziem lodziņiem skatījās laukā. Tur bija sveša zeme. Svešā valodā stācija uzraksta. Īsā Ziemeļzemes vasara ir aizsniegusi. Tundrā, lācenis, no sārtām vēršas, dzimterainas caurspīdīgas. Dodamies tās lasīt un cenšamies iemainīt pret kaut ko vērtīgu. Lielākajās stacijās sarkarēvi atvēra durvis un 2 cilvēki ar spaiņiem gāja pēc ēdamā. Tā parasti bija biezprutra, visbiežāk prosas, bet mūs vēl pieturējās ēdamā rezerves no mājām, tāpēc badu necietām. Vienīgi mazajam brālītim nebija ko dot. Viņš nesmaidīja vairs, tikai žēli raudāja. Un viņa mazajā seiņā iegūla veca cilvēka sāpīgie vaipsti, bet viņam vēl nebija gadiņš. Sirds sažņaudzās, skatoties uz viņu. Uciļuli mozi bērni, attīsmota vokorai, kad natīsi vokorai. Attīs reita sauleitiai, Mozibani mozabada, lelibani lelabada. Mozibani putris prosa, lelibani maizis prosa. Atvērt spēlēt mīdzeņuj, mozājami vieneņami. Mēs braucām ilgi, pēc saules spriežot uz austrumiem. Garām slīdošie staciju nosaukumi kļuva sveši arī tiem, kas mācījušies cara laika skolās, jo daudzām vietām pārdevēti vārdi. Vilciens smagi svempjas kalnup, mežs, stāvas klinšu sienas, zaļas noriņas, strauja kalnu upe. Tās krastā balti klinšu stabi, Urāli. Viņā pusē Novosibirska, tur Krasnojarska. Vilciens brauc caur bezgalīgā meža stepēm. Klunkuro kā 100-gadīgs klips bruņurupucis. Tropami, сбитыми стопами ходят далями люди странные. Их душа холодна, замерзала до дна, трепетала, желала, да устала. Трепетала, желала, да устала. Матери дома старились, а их бедные дедушки лихо маялись. Нынче с ночи до зари ходят круг по всей земле под рубашками, муки тяжкие, под рубашками
муки тяжкие, их душа холодна, Dzimtā zeme, kur tu esi? Kur tu zudi? Kurp, lai tevi meklēt eju? Vai aiz kalna? Vai aiz sila? Vai aiz jūras dzīlēm zaļām? Nesaka to zvaigzne zila, diena slēp aiz balsīm skaļām. Kur tu esi? Kur tu zudi? Kurp, lai tevi meklēt eju? Mūsu pirmajā apmešanās vietā nometināja vairākas latviešu ģimenes. Tas bija samērā liels ciemats ar koka mājām. Tur mēs ilgi nepalikām. Pēc dažām dienām mūs aizved uz citu vietu. Tas bija mazāks ciemats. Šeit bija arī skola. Par darbu neko nemaksāja. Darbi bija dažādi. Siena pļauja, labības vākšana, kaniepu plūkšana, meža un vēl citi darbi. Par zelta kabatas pulksteni, sēna lainu maizes klaipu. Tāda ir noriļskā maizes cena. Bet dzimtenē vēl rudzu mēneša pēdējo nedēļu siltums, dārzos nābelēm krīt baltie, dzidrie. Mana zemīte, zemīte mana, maizes rieciens no dieva galda, sviedros un asarās sālīta, un tomēr bezgala salda. Mana zemīte, maizītes dona, rudens smaržīgās kļaulapās tīta, ar rudzu puķi un cīruļa dziesmu, tu esi man aizdarīta. Mana zemīte, maizītes rika, debesu pagaldē nokritusi. Pacel bērniņu un noskūpsti viņu, visu mūžu paēdis būsi. Labvakarī rūtu lauksī, kad jāviņi tev līdzēji, kad jāviņi tev līdzējās udrapziedus noziedē. Tie nebija sudrabziedi, tie bija dieva pakariņ. Tie bija dieva pakariņi, mīļās maras norakstī. Sākusies garā polārā nakts, sejā cērtas drupans sniegs, blāvi mirgo spuldzes pie vārtiem. Tumsa, šķiet saule nodzisusi un aizlidojas izplatījuma tālēs, un to nekad vairs neredzēs. Sniegs tik dziļš, kādu Latvijā neesmu nekad redzējis. Likās, nekad neizkusīs. Visa pasaule šķiet balta un augsta. Sniega virsmas nevēlām un nepikojāmies, jo kailām rokām ziemas prieki nevilina. Cimdu jau nebija. Ziemassvētki. Dedzinām eglīti. Istabā svinīgs noskaņojums. Izmazgāta grīda. Tīri satuntuļoti bērni. Uzsākam dziesmu, bet tā noslīkst asarās. Māte izstāstīja Ziemassvētku stāstu. Ar svētku zvaigzni aizsūtām sveicienus saviem mīļajiem. Tad mazie sāk skaitīt dziesmiņas, un katrs saņem pa brūnam rudzu miltu plācenim. Tad atkal nāk pavasaris. Visi kalna strauti pasprukuši vaļā. Kalnu galotnēs sniegs turoties līdz pat jāņiem, bet aizās augu vasaru līdz pat jauniem putiņiem. Tundra pārklājas ar zaļumu, spožā zilumā iezaigojas ezeru acis. Vienu dienu pāri ciemam sasaukdamies lido putni, pāri, projām, tundrā.
Smeldzīgi skan viņu sveiciens, bet viņi ir brīvi. Kā mēs izdzīvojām? Kaut kur sirds dziļumos kvēlojas spītīga, izmisīga doma. Vēl kaut reizi redzēt savas dzimtās mājas. Mēs lūdzāmies. Un kad nebija ne cerības, ne spēka, palika daba. Debesu laukumiņš logā, sarkankrūtītis ciriņa zaros. Un pāri mums starojas zvaigžņu bezgalība. Es dziedāšu par tevi tavu zeme, par tavam drūvam vecalīdumam, un kad jau paguršu zem dzīves nastas, tad atdusēšos tavā atmatā, un kad jau paguršu zem dzīves nastas, tad atdusēšos tavā atmatā. Es dziedāšu par zaļo eglainīti, kur tīklu spēlē košaus zirmeklīts, kur agrā rīta kuplas smilgas brādā, darbā sam kājām ganiņš varenīts, kur agrā rīta kuplas smilgas brādā, ar basām kājām ganiņš varenīts. Es dziedāšu par balto virstalīti, kur ūdens lapas zeltainītes birst, un bīstot zvana kluso svētvakaru, tiem ziediem vēliniem, kas salnā mirst, un zvirstot zvana kluso svētvakaru, tiem ziediem vēliniem, kas salnā mirst. Es dziedāšu
balsi un vienu pielūgama baznīca. Es dziedāšu par tevi tavu zeme, par tavam drūmam vecā līdumā. Līdz tu sešu reiz klusās miltainīte, tur tavā priedulāja pakraslā. Līdz tu sešu reiz klusās miltainīte, tur tavā priedulāja pakraslā. Es dziedāšu, bet tu neredzēsi ne bērnības birkstalu vairs, ne sēdēsi vēlreiz savu vecstāvu mājā pie galda un kopā ar viņu nepārspriedīs tuvojušos pavasara darbus. Es lūdzu godināt visus, kas palika dusēt svešajā zemē uz mūžiem, ar klusuma brīdi. Paldies! Vārds Līvānu novada domas priekšsēdētājam Andrim Vaivadam. Labdien, 25. martā. Arī toreiz bija 25. marts, tikai pirms 67 gadiem. Drausmīgs mūsu Latvijai, mūsu tautai, it sevišķi tiem, kuri bija spiesti pamest savu zemi, savas mājas, savu dzimteni. Tas bija brīdinājums citiem, ka jums jāpakļaujas tā laika varai, tā laika uzspiestajiem likumiem. Jums jāmīl tie, kurus negribam mīlēt. Tas bija drausmīgi. Drausmīgi priekš visas Latvijas tautas. Tas bija sāpīgākā diena priekš Latvijas cilvēkiem. Mēs visi zinām un lasām, bet tie, kas bija, kas piedzīvoja, tie atcerās. Nekas nav aizmirsts, nekas nav beidzies. Sašķeltās ģimenes, pamestās mājas, tie, kas palika dzīvi, tie atgriezās. Tiem, kam nebija lemts, tos pieminēja, arī šodien pieminam. Drausmīgas dienas. Arī šodien mūsu pasaulē nav vienkārši. Notikumi, kas notiek visā pasaulē, tas liek aizdomāties mums, latviešiem, visām Latvijas tautām, kuras šeit dzīvo. Būt vienotām, būt kopējām par savu zemi, par savu dzimteni. Būt gudriem un rīkoties pareizi. Tas nav vienkārši. Liekas tik daudz dažādu gudru cilvēku, lielo tautu, atkal solījumi un kas tik nenotiek. Bet mums ir jābūt stipriem. Nedrīkstam mēs piekrist uzspiestajiem likumiem, kas šķel mūsu ģimenes, arī reliģijas un visu pārējo. Mēs nedrīkstam pieņemt to, ko mums grib uzspiest. Demokrātija ir nepieciešama un vajadzīga, bet demokrātija nedrīkst būt pret tautas gribu, pret to, ko vēlas cilvēki,
ko vēlas mazas tautas, kā Latvija, kā Lietuva, Igaunija un pārējie. Mums ir sava teikšana un jābūt savai teikšanai. Nedrīkst kaut kur nolemt citās vietās, kā toreiz nolēma, par mums, par mūsu bērniem, par mūsu ģimenēm. Mums ir jābūt stipriem un jāieklausās mūsu arī valdībām un Saimas deputātiem un visi tie, kas ir pie lemšanas, ko vēlas tauta un ko saka. Un es aicinu būt aktīvākiem, būt spēcīgākiem, būt šobrīd tik nepieciešamā un vajadzīgā brīdī izteikt savas domas. Jo tauta bieži vien domā savādāk, arī toreiz domāja savādāk, bet nācās piekrist tam visam murgam, kas toreiz valdīja un bija. Bet tauta visus šos gadus, arī tie, kas atgriezās no Sibīrijas, visi cerēja un gaidīja to brīdi. Un mēs esam sagaidījuši 90. gadā, kad tas lielais monstrs krita, un mēs atkal atguvām Latviju. Un šobrīd tāpēc mums ir jābūt vienotiem. Visām Latvijā dzīvojušām tautām, visiem jābūt vienotiem un gudriem. Un tāpēc es aicinātu visiem katrā brīdī, katrā vietā, katrā ģimenē gūt atbalstu no saviem tuvajiem, no saviem varbūt tas, kas labais notiek, tas, kas kopumā mums ir cerības un lieldienu priekšvakarā, priekšdienā, kas šodien ir lielā piekdiena, es aicinu visus tik tiešām skatīties uz labo, uz skaisto, svinēt lieldienas, jo tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu dzīve. Tie esam mēs tā gribam dzīvot. Un gribētu arī novēlēt visiem priecīgas lieldienas. Un, protams, ka šodien šeit mēs visi jau klusuma brīdi pieminējām, tie, kas neatgriezās, tie, kas bija un vairs nav starp mums, bet tas nebija velti. Tā ir vēsture, to mēs atceramies, to mēs pieminam un to mēs ņemsim vērā. Mēs, latvieši, kas šobrīd, Latvijas tautas, kas šobrīd dzīvo Latvijā. Paldies! Pastāsti, veco tev, sirmsenu pasaku, par ziemcieti zaļo, par sniegcietīti, kur ņēma spēku, no zemes skarbās, kur auga spītībā, zem debes smaigās, kur gāja veldzēties nerimtās slāpēs, kad ledū iekaltas gāršas un birzis, kad sili trīcēja no pūču vaidiem, kad lauki sastinga no zvēru soļiem. Pastāsti, veco tev, par zemciešu dzimtu, šķetini lēnītēm vēstures kamolu, lai saistās pasaka ar skarbo dienu, kam pietrūka spēka brīnumiem ticēt. Ja netic brīnumam, lai notic ziemciešiem, zaļajai dzīvībai baltajos sniegos.
pieminot visus lopu vagonos pārtrūkšo mūžus, sirdi vistindzināšāko 25. martu 1949. gadā aicinu nolikt ziedus pie piemiņas akmens. Paldies, ka atnācāt uz piemiņas brīdi, lai mēs un mūsu bērni dzīvotu drošībā savās mājās. Paldies!